Sveiki, Zivis maijā! Paskatīsimies, kāda enerģija virmo apkārt jūsu zīmē. Tāda sapņotāja, meklētāja, avantūrista enerģija, kas pieļauj, ka dzīvē pilnīgi viss ir iespējams, ka aiz katra stūra ir jauni notikumi, jaunas iespējas, un šajā mēnesī zivīm šķiet, ka arī viņām šīs iespējas ir pa spēkam, ka es gribu piedalīties, es gribu būt neprātīgs, es gribu būt ātrs, es gribu būt dinamisks un darīt lietas tā kā nevis kā parasti, bet pilnīgi savādāk. Šī kārta atbilstoša ākstam saka, esi kādreiz arī nenopietns, dari tās lietas, ko tu 100 gadus neesi darījis, varbūt tas ir kaut kāds tāds sporta veids vai nodarbe vai hobijs, ko jūs darījat bērnībā, bet tagad absolūti esat aizmirsuši un nereiz neesat vairs to atkārtojuši. Varbūt tas ir vienkārši kārtu kokā. Jā, jebkas, kas dara jūs aušīgu, priecīgu, nerātnu, un tādu, kas nav tāda vecāka lomā pamācoša. Tas nav prātīgi kā kokā darbs. Darbā viss rit, teiksim tā, ļoti sakārtot, mierīgi, naudīgi, ienākumi. Cik strādāju, tik ir, nestrādāju, tad atkal ir mazāk, bet kopsumā šī kārtas nerunā ne par kādu slinkumu. Kopsumā tā ir stabila mēneša ienākuma rādītājs. Tas nozīmē, ka jūs piedalāties, darbojaties, labi zinat, kas jums ir darāms, zinat materiālus, zinat klientus, zinat tēmu, ar ko jūs strādājat, un tas jums nesagādā nekādus ne milzīgu nē, viss rit savu gaitu, viss ir kārtībā. Acīm redzot, darba tēma diezgan labi pieslīpēta jau iepriekšējos mēnešos, un privātā dzīve. Privātajā dzīvē ir 2 zīžļi, un 2 zīžļi nozīmē, ka nākas kaut kam paskatīties pāri, izaicināt vienam otru, iet blakus, nevis skatīties vienam uz otru, skatīties pāri robežām, pāri tām darbībām, ko jūs parasti darat. Atļaujieties kaut ko jaunu, atļaujieties kaut ko savādāk, uzplānojiet kādu ceļojumu, uzplānojiet kaut kādu nodarbi, kur jūs esat nevis savā parastajā mājā, savā vidē, savā draugu pulkā, bet kur jūs esat abi divi pilnīgi savādākā vietā, vidē, telpā, kur jums abiem ir pārsteigums, un jūs it kā nejūtaties nevarētu teikt, ka jūs jūtaties slikti, bet jūs neesat savā drošības komforta zonā, un tad jūs varat droši turēties viens pie otra, būt tā kā atbalsts viens otram. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē kārtas, šī kārtas nozīmē meklē plašāk, tālāk, pāri robežām un skaties mazliet savādākā virzienā, un viss notiks. Paldies par uzmanību, un uz tikšanos atkal!